Es noteikti ieteiktu piedalīties, tāpēc, ka tāds jaudīgs pasākums, kur tev ir gan fiziskās aktivitātes, gan galvas treniņš. Tur jābūt zināšanām un iemaņām un arī drosmei doties nezināmajā. Vēl man ļoti patīk, ka tomēr daudz jaunas vietas var iepazīt, un tādas, kur tu pats neielīsti noteikti kaut kādās savās brīvdienās. Tā tu nokļūsti un piedzīvo interesantas vietas, kas paliek atmiņā. Galvenais droši vien tas, ka pirmkārt tu vari paskatīties, kā citi, tie, kas to jau dara gadiem, cik profesionāli viņi izklāja, teiksim, izplānotos maršruts. Tu pats vari notestēt, vai tu vispār vari 2 stundas noskriet vai noiet. Teiksim, tā kā man liekas, ka tur ir unikāla iespēja pamēģināt, ka nav tā, ka tu viens skrien pa mežu. Un vēl viena, man liekas, unikāla lieta ir, kad visiem reizē jānonāk pie katra kontrolpunkta. Tas, man liekas, ir it kā katrs skrien atsevišķi, katrs plāno atsevišķi, bet rezultātā pie kontrolpunkta jānonāk visiem reizē. Tas, man liekas, ir unikāls bonus šai disciplīnai. Tiem sportistiem, kas trenējas, vai tā ir skriešana vai ar velosipēdu, MTB maratoniem, tiem es ieteiktu šo Rogainiju kā labu garo treniņu. Jo tās ir 2, 3, 4 vai 6 stundas, kuras paies nemanot, jo pasākums ir ļoti interesants. Ja, piemēram, man ir 3 stundas ar riteni, tā diezgan garlaicīgi jāpiespiež, tad šajos pasākumos tas paiet tā kā ļoti ātri un jāsteidz parasti uz finišu. Tiem, kas ir vairāk baudītāji, es teiktu, tā ir laba kustība dabā un laba aktivitāte. Un vēl arī tā ir socializēšanās. Ja jūs ejat komandā, es zinu komandas, kur draugi vienkārši iet Rogainīgā, nevis satiekas kafejnīcā, lai parunātu par jaunumiem. Es varētu rekomendēt tam dēļ, ka var lieliski pavadīt laiku svaigā gaisā un toties arī kaut ko aktīvu padarīt. Domāju, ka tas ir lielisks veids, kā pavadīt laiku ārā, svaigā gaisā, un tad pat nav rezultāts, pat nav svarīgs. Galvenais ir tieši šis process, un ir sevišķi, ja to dara kopā ar labiem cilvēkiem, draugiem. Ieteiktu piedalīties tāpēc, ka pirmkārt tas ir svaigā gaisā pavadīts laiks, otrkārt pozitīvas emocijas, fiziskās aktivitātes, tas viss mums ir nepieciešams. Noteikti ieteiktu piedalīties arī tiem, kas nav nekad to darījuši, jo tas ir interesanti pieredze jauna. Jūs noteikti izbaudīsiet laiku brīvā dabā, ar saviem komandas biedriem, draugiem, kolēģiem. Iesaku jums pamēģināt katram leģendu Rogainīgu, jo tā ir lieliska iespēja iepazīt orientēšanos, veidot savu stratēģiju un iepazīt dažādas Latvijas vietas.